Labdien, dārgie draugi, ministru kungs, Stenbuks kundze, Delīna kolēģi. Dažas lietas. Pirmā lieta, ko es noteikti gribētu minēt, ka arī Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras biedru vidū šeit nav nekāds izņēmums, ir 77% mikro un mazie uzņēmumi, un tas tā laikam vairumā. Situācija līdz ar to ir tāda, ka vairums no visiem mums no organizācijām domā ļoti daudz taisni par šo segmentu mikro un maziem uzņēmumiem. Ja? Domājot par to, kāda ir izaicinājuma, jautājums, kāda ir izaicinājuma mikro un mazajiem uzņēmumiem, tad jāsaka, ka izaicinājumi patiesībā ir divi lielie. Pirmais izaicinājums ir kā izdzīvot. Un īstenībā Citadeles indeks parādīja ļoti precīzi, ka mikro un mazajiem līmenim, īpaši tam, kas vēl nav ticis Eiropā, kas dzīvo šeit pat iekšējā tirgu, izaicinājums vismaz šogad ir kā izdzīvot. Neiet runa par lieliem Eiropas tirgus iekarojumiem, ir jautājums par to, kā izdzīvot. Otra lieta tiem, kuri skatās tālāk, protams, ir kā paaugties, jo katram mazam gribās kļūt par mazliet lielāku. Tā kā šie divi izaicinājumi ir mikro un mazajiem biznesam. Tad ir tas nākamais jautājums. Kā to visu izdarīt un kā tad izdzīvot un kādā veidā attīstīties. Jāsaka, ka šajā lietā visiem roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Un jāsaka, pirmkārt, jau tas ir pašiem mazajiem un mikro uzņēmumiem ir jārosās, jādarbojās, lai tiešām lietas attīstās. Ja mēs raugāmies uz valsts un pašvaldību sektoru, tad tur arī mēs redzam, ka tiešām liels paldies ekonomikas ministrijai un par atbalstu šajā ziņā, bet te ir jautājums par arī tādu ikdienas rosīšanos valstī pašvaldībām par birokrātisko slogu vai neslogu. Ja? Un tātad jāsaka, ka mikro un mazais bizness administratīvā sloga kontekstā ir, to ir sāpīgāk izjūt, ja tas ir ļoti atzīta lieta, jo ja vidējam lielam uzņēmumam tās visas birokrātiskās procedūras var nokopt, tā var teikt, salīdzinoši vienkārši. Tur ir juridiskie dienesti, administratīvie dienesti, kas salīdzinoši vienkārši ar to tiek galā un proporcionāli uz preces pakalpojumu pašizmaksu tam ir ļoti niecīgi ietekmi. Bet mazais, kurš pats ir visos amatos, pats apkopējs un pats tur galvenais grāmatvedis un pats galvenais ražotājs un tā tālāk tā projām, viņam ir arī tas administratīvais smagums pašam jāvēlāk. Līdz ar to ir pašsaprotam Eiropas jau minētā iniciatīva par mazās uzņēmēju darbības aktu, kas ir pašsaprotam, ka mazais to jūt visvairāk, tāpēc arī ļoti svarīgi. Un te arī daudzās asociācijas un pārstāvs, ko mēs redzam, ja mēs ikdienā plecu pie pleca sitamies, lai mazinātu administratīvo slogu, vismaz neradītu jaunu. Ja? Tad tas ir par valsts un pašvaldības sektoru, un arī te vienmēr bijis jautājums atbalstīt lielos vai mazos. Ir visi jāatbalst, īstenībā jārūpēs gan par lieliem, gan par mazajiem, un tas ir, protams, jādara samērīgi. Ja? Tad nākamais, ar to arī nepietiek pats, un tad valsts un pašvaldība arī ar to arī vēl nepietiek, ja? Ir jāsaka arī sabiedrība. Arī sabiedrība īstenībā var izlēmt, tas mazais mikro dzīvos vai nedzīvos, jo viņš ir iekšējā tirgu. Un mazais vai tā ir paša izvēle. Ja? Nopirkt kaut ko, teiksim, svešu, ja? Vai aiziet pie tā savu maziņā, tepat kaut kur pakalpojumu saņemt vai saņemt preci. Tas ir īstenībā arī sabiedrības atbalsta jautājums. Par lieliem uzņēmumiem pilnīgi tas pats. Lielie arī, tad var izvēlēties vai pirkt kaut ko no kādas citas valsts uzņēmumiem, vai no tiem mazajiem mikro uzņēmumiem, kas ir šeit pat Latvijā. Un kas attiec savukārt uz šo situāciju, jāsaka, ka tas ir ne tikai tāda tēma, lai nauda paliek, kā saka, ģimenei, tepat, ja, kaut kur tad samaksāsim nevis kādam tur no ārzemēm, bet tiem pašiem mazajiem, kas tepat mums līdzās ir. Bet īstenībā tur arī kaut kāda tāda, domāju, ka šodien tāda identitātes arī jautājums. Man tiešām ir viena lieta aiziet uz lielveikalu, nopirkt visādas labas lietas vienā reizē, un to arī mēs darīsim un darām, redzot pēc lielveikalu peļņas rādītājiem, tur viss ir kārtībā un viss iet uz augšu. Bet kaut kas tur ir tajos tādos, tādās mazās pipargodītēs, mazos tādos veikaliņos, ja, īpaši, uz Itāliju aizbraucot. Tur katra maza godīta, viņi tur paši maizīt, izcepuši veikalā, kaulējās, kaut kas tur ir forši, ja. Un īstenībā arī mēs ar tādām mazām dažādām idejām arī šo iniciatīvu varam šo virzienu pabalstīt. Tas ir kaut kā
gan tāds izdzīvošanas jautājums īstenībā, gan arī tāds Latvijas īstenībā identitātes jautājums. Ja? Un, to mēs visi kopā tad varam vai nevaram līdz galam realizēt. Ja? Tā kā, daudzās nevalstiskās organizācijas, kas to visu ikdienā var atbalstīt mazos ar padomu, ar platformām, ar idejām, visu, ja? Un visu beidzot mēdīji arī, mēdīji vai palīdz tā idejai lidot un augt, vai atkal par to neiekot. Tā kā, ja mēs visi kopā kaut kā tajā idejā vienojamies, tad arī tie mazie izdzīvos un attīstīsies. Un tā es tiešām gribētu vēlēt, lai tā naudiņa vairāk paliek ģimenē, ko mēs saucam par Latviju, un lai tiešām mazie gan izdzīvo, un ne tikai izdzīvo, bet lai viņi spēr to nākošo solīt un attīstās un aug jau Eiropas un tad vēl tālāk. Ja, paldies.